Tātad vingrinājums kāju atplešana atbalstoties uz alkoņiem. Pēc šī vingrinājuma slēdzies gumiju, atrodam tik spēcīgu, lai mēs varam izdarīt visas noteiktās reizes, kas ir uzrādīts programmā. Uzliekam gumiju nedaudz uz potītēm. Es daru zeķēs, var arī droši darīt potēs. Nav tur nekāda atšķirība, kā mēs daram. Tas tur neko neizmaina katrā ziņā. Uzliekam gumiju, apguļamies gandrīz uz muguras, atbalstamies droši uz alkonīšiem. Varam pat ar visu svariņu nedaudz atgāzties atpakaļ. Kas ir svarīgi, cenšamies visu laiku kājas noturēt pilnīgi taisni. Un šajā brīdī atrodam ļoti minimāli no zemes kājas un centīsimies atpast kājas platāk. Kas ir svarīgi, vai kāpēc ir svarīgi tikai nedaudz atraut kājas no zemes, jo mēs šo vingrinājumu vairāk cenšamies fokusēt tieši uz kāju muskulīšiem, jo augstāk celsim kājas, jo vairāk mums sāks pieslēgties presīte. Tātad atrojam nedaudz kājas no zemes, paplašam, noliekam. Paceļam nedaudz no zemes, saliekam kopā, noliekam. Tātad izstāst šādi. Paceļu, paplašu. Paceļu, salieku kopā. Paceļu, paplašu. Paceļu, salieku kopā. Un, protams, arī sekojam tam tempiņam, kas ir uzrakstīts programmā. Es, protams, šeit vienkārši parādu, kā šo vingrinājumu pareizāk vai labāk izpildīt, bet sekojam tempam, kā jau teicu, kas ir rakstīts jūsu programmā.